Aleluja, spēks, slava, gods, lai Dievam Tēvam no top dots par visiem viņa darbiem, no mūžības uz mūžību, lai teicam viņa godību. Ar pielūgšanas vārdiem, zvaniet, skaniet, svēts ir Dievs tās Tēvs, kas visu rada, žēlojot mūs sargā vada. Aleluja, spēks, slava, gods, lai Dieva dēlam vienmēr dots, kas mūs ir izredzējis. Viņš dārgi mūs ir pestījis, ar savu nāvi atpircis. Mums mieru sirdī lējis, teiciet, sveiciet mūsu nastas, mūsu vainas viņš ir ņēmis, pats sev krustā ceļu lēmis. Aleluja, spēks, slava, gods, lai svētām garām arī dots, tas rada mūs no jauna, ar ticību mūs svētījis, un mūs pie Jēzus pievedis, no grēkiem un no ļaunām. Visiem nāk no viņa, Kristus ziņa, garā guvums, sirdī miers un Dieva tuvums. Aleluja, spēks, slava, gods, lai Dievam vienmēr top dots, un viņa augstam vārdam ar eņģeļiem lai dziedam mēs. Tas kungs ir Dievs, tas kungs ir Dievs, lai visi saka Āmen. Mūžam svēts ir, mūžam svēts ir Dievs trīsvienīgs, nebeidzamas slavas cienīgs. Tagad sāksim šo priekšlasījumu, un priekšlasījums tātad ir par Svēto garu. Un konkrēti par to, ko mēs redzam šeit. Es ticu uz Svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Kāds trešajam ticības apliecības loceklim, kāda viņam daļa būt par šo tematu? Pavisam tieša daļa, jo lielais jautājums ir vienmēr par to, kas ir šī viena svēta kristīga baznīca. Jā, par to, kas viņu tāda ir, kas viņu veido par tādu svētu kristīgu baznīcu. Un tur arī mēs nonāksim pie šīs dienas arī šī temata, kas svētais gars liecina par Jēzu Kristu. Svēto rakstu liecība arī ir par Svēto garu. Kas tas tāds ir? Vecās derības grāmatās Svēto garu sauc parasti par tā kunga garu, Dieva garu un tam līdzīgos vārdos visu varenā garu, citreiz vienkārši par garu sauc. Bet šajos gadījumos var noprast no konteksta, ka tas vienkārši nav kaut kāds gars, piemēram, kāds eņģelis, vai kāds ļaunais gars, vai kāds cilvēka gars, bet ka tas tieši ir Dieva gars. Tātad no konteksta to parasti var noprast. Un lūk, Dieva
Tātad gars jau parādās arī pie pasas radīšanas. Mēs redzam 1. Mūzes grāmatā, jau 1. nodaļā un 2. pantā jau tiek rakstīts, ka zeme bija neiztaisīta un tukša un tumsa bija pār dziļumiem un Dieva gars lidinājās par ūdeņiem. Protams, ka Dievs, kurš ir trīsvienīgs, kur katra šī viņa persona, Tēvs, Dēls un Svētais gars, ir vienādas savā spēkā, viņas ir pilnībā vienotas, nevis atšķirīgas, tā ziņā pēc atribūtiem, pēc savām īpašībām. Tur nav nekāda kaut kāda pretstatu, tur ir pilnīga vienotība, un tāpēc nav nekāds brīnums, kad mēs varam Bībelē lasīt, ka gan Tēvs ir radītājs, un kad tiek runāts, ka caur Dēlu ir viss radīts, kas ir, un kad Svētais gars, tātad Dieva gars arī bija pie radīšanas, un kas vēl šo radīšanu uztur, un liekas, tur viss dublējās pilnīgi. Bet tā tas jau ir. Ja Dievs ir trīsvienīgs, kā mēs pašā noslēgumā skatīsimies, tad ir neiespējami, ka kāda no šīm 3 personām būtu atsvešinātas no kaut kāda Dieva darba. Tas nav iespējams vienkārši. Tas ir tā kā, piemēram, es esmu šeit klāt reizē ar savu garu, dvēseli un miesu. Es nevaru būt no šī sava amata, no šīs savas kalpošanas kaut kādā veidā projām dabūt. Ne, protams, tā mēs gadīties dažreiz, ka mans prāts kaut kur klaņo, dažreiz riņķī un muti kaut ko runā, bet tas ir ļoti reti, jo tu tā ilgi nevari to parunāt. Ziniet, ka parasti to, ko es iemācījies no galvas, piemēram, ticības apliecības laikā, pēc 30 gadiem ir iespējams runāt vienu un domāt otru, ticiet man. Tas ir iespējams. Es jums godīgi atzīstos, tas ir iespējams. Arī mūsu Tēvs debesīs, jo jūs vairāk viņu lūgsiet, ja, jūs sāksiet saprast, ka domas sāk klāņot par kaut ko citu, ja, pilnībā, un muti runā kaut ko citu. Bet pārsvarā tomēr mēs zinām, ka esam klāt ar visu savu būtību. Tātad nav atšķirības no tā, mana miesa ir šeit, mana dvēsele šeit, mans gars ir šeit. Tas kalpo Dieva vārdam, un tātad šī gadījumā tas kaut kur neklējo atsevišķi. Un tā arī Tēvs, Dēls un Svētais gars gan radīšanā, gan pestīšanā, gan arī svētdarīšanā un mūžīgā dzīvībā. Visas šīs 3 personas, kā viena Dieva, šīs 3 personas, viņas vienmēr ir klāt un viņas sadarbojās pilnībā. Protams, kad mēs sakam, Tēvs ir radītājs, Dēls ir pestītājs un Svētais gars dzīvu darītājs un svētītājs, mēs tomēr to nedomājam, ka tām pārējām personām nav nekādas daļas gar to. Ja, mēs to nedomājam. Visām ir daļas. Tikai šī konkrētā viena persona izceļās šī savā darbā. Tēvs izceļās pie radīšanas, Dēls izceļās pie pestīšanas, un tur pilnīgi izceļās redzamā veidā, kā jūs saprotiet, ja, pie krusta nomira, tika spīdzināts un mocīts un izpirka mūsu vainas. Bet tas nenozīmē, ka tur nebija ne Tēvs, ne Svētais gars, jo viņš taču ir Kristus, un Kristus nozīmē ar Svēto garu apveltītais un Tēva sūtītais. Viņa kristība brīdī Tēvs sacīja, tu esi mans mīļais dēls, ko man labs prāts. Un Svētais gars pār viņu nolaidās redzamā veidā, lai arī cilvēki to varētu redzēt, arī attiecīgi dodot šo signālu no debesīm. Tātad arī viņš bija klātbūtnīgs. Tāpat arī Dieva vārdi saka, ka dzīvības radīšanā un uzturēšanā Svētais gars, kad tu sūti savu garu, tad viņa top dzīve radījuma, tā tu atjauno zemes seju. Šeit ir, kāpēc mēs kristieši noteikti esam par dzīvību un pret dzīvības iznīcināšanu šādā veidā, un īpaši mēs šeit domājam par cilvēku dzīvību, tāpēc, ka Dievs nemitīgi rada kaut ko. Katra dvēsele viņa tiek radīta no jauna, tā ir unikāla, nav 2 vienādas dvēseles, nav dvēseļu kopijas. Jā, viss ir unikāls. Mums var būt 2 vai 3, viena solšūnas, dvīņa, trīņa un tā tālāk, bet dvēseles katram ir unikāls. Un tāpēc, ka tur darbojās Dieva gars. Attiecīgi šādā veidā. Tāpat viņš arī rakstīts ir, ka viņš vadīja un iedvesmoja praviešus. Praviešu esejas grāmatā, kurā mums tagad ir internetā arī Bībeles stunda pieejama. Mēs neesam tik tālu vai lasījuši šo grāmatu,
Bet tur ir stāsts par to, ka izrēlieši, viņi sakaitināja svēto garu. Un tad viņš viņus pameta. Un tā, kad viņš pameta un viņi nonāca savu mocītāju valgos, tur ir visādas impērijas, kas viņus mocīja un spīdzināja visādi. Tad viņi uzdeva jautājumu, kur ir tas, kas izveda no jūras savā ganāmā pulka gadu, jā? Kur ir tas, kas viņa sirdī ielika savu svēto garu? Šeit viņi domā Mūzu attiecīgi. Tātad Mūzes bija Dieva pravietis, un svētie raksti saka, viņa sirdī bija ielikts svētais gars, tāpēc viņš arī bija pravietis. Tātad viņš nebija piedzimis par pravieti, viņš kļuva par pravieti, kad Dievs viņa sirdī ielika savu svēto garu. Lūk, tas ir tāds interesants moments. Tad, kā ganāmo pulkas nokāpa ielējā, tā viņus izvadīja tā kunga gars, atpūtas un dusas vietā. Tātad arī cauri tūkstnesim, kur viņš 40 gadus maldījās, un par to jau dažādi jociņi ir, kā var apmaldīties tūkstnesis 40 gadu, bet ja Dievs liek maldīties, tad var arī 3 priedēs apmaldīties. Nevainam zem tūkstnesi pat. Jā, un īstenībā viņi nemaldījās, kā jūs redziet, svētie raksti apgalvo, ka Dievs viņus vadīja pa tūkstnesi. Tā nebija nekāda maldīšanās. Viņš viņus izvadīja un ievadīja beigās tātad apsolītajā zemē, kad laiks bija pienācis. Viņš lika pravietot Dieva praviešiem. Mēs redzam 2. laiku grāmatā, 24. nodaļā, 20. pantā. Arī jūs varat sekot un saprast, kāds ir Bībeles šie apzīmējumi. Jā, tātad 2. laiku, 24. tā būs nodaļa, kols, tālāk sako panti attiecīgās nodaļas. Tā, lai vienkārši var atrast vai ne elektroniskās bībelēs vai arī papīra bībelēs šādā veidā. Tātad, ko mums raksta? Dieva gars nāca par Zahariju, priesteri Jojadas dēlu, un viņš nostājās kādā paaugstinājumā tautas priekšā un sacīja, tā saka Dievs, kāpēc jūs pārkāpjat tā kunga baušas? Tas nebūs jums par labu, ar to jūs to kungu atmetuši, viņš atmetīs jūs. Un kāpēc mēs varam droši teikt, ka tas bija Dieva gars, kas runāja? Tāpēc, ka tas bija visbriesmīgākais Izraēla tautas stāvoklis, bezdievība, ļaunums, pret Dievu nostājušies. Un kā tas tālāk nav rakstīts, bet viņi pēc tam pēc šiem vārdiem nonāvēja. Tātad viņš zināja, ka viņš mirs, bet viņš runāja vienalga. Jā, tā saka Dievs, jā, Dievs jūs ir atmetis, un viņi par to ņēma un nonāvēja. Tāpat ir apsolīts, ka svētais gars nāks par Kristu, jo Kristus tad ir nozīmē tas, par kuru ir svētais gars nācis un kas ir tātad Dieva sūtīts. Un lūk, pravieša Esaijas grāmatā 11. nodaļā ir rakstīts, zars riesīsies no Isaja celma. Kāpēc no celma? Tāpēc, kā nocirsts. Koks ir nocirsts un paliek celms. Liekas, būs beigas, mirs un viss cauri būs ar Izraēlu tauta. Viņš saka, nē, tomēr izies viena atvase un īpaša atvase un nesīs augļus. Un pār to klāsies un to sargās tā kunga gars, gudrības un saprāta gars, padomu un spēka gars, atziņas un tā kunga bijības gars. Tāpat arī rakstīts ir, ka svētā gara īpaša darbība ir apsolīta kā jaunās derības neatņemama sastāvdaļa. Lūko pravietis Ezekēls runā kādus Dieva vārdus. Lūko Dievs saka, es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu. Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Es jums došu savu garu un jūs vadīšu, ka jūs staigāsiet manos likumos un sargāsiet un pildīsiet manas tiesas. Tātad, lūk, tas ir jaunās derības apsolījums, ir, ka Dievs ne tikai piedos grēkus, bet viņš arī mainīs cilvēkus no iekšpuses. Un, lai mainītos no iekšpuses, vajadzīgs pašam Dievam ir nākt. Pašam Dievam jānāk pie cilvēka. Bez Dieva palīdzības nekas nemainās nevienā cilvēkā. Un šeit es runāju konkrēti mainīs. Atcerieties, ka es runāju, ka mēs pasauli redzam kā caur logu, ko mēs saucam par pasaules uzskatu. Pasaules uzskats var nemainīties, bet cilvēks, piemēram, var kaut kādā veidā no smēķēšanas atkratīties, kaut kādā veidā no alkoholismu un narkotikas var, bet pasaules uzskats nemainās. Attieksme pret Dievu nemainās vienkārši. Jā, svētais gars ir tas, kas atklāj šo pārdabisko patiesību
un maina cilvēkam pasaules redzējumu, un no šī pasaules redzējuma viņam rodas vēlme arī mainīt tālāk šo dzīvi, un kaut viņš arī to nespēja, Dievs viņam nāk palīgā, tāpēc, ka viņš paveicis ir pašu galveno, viņš ir uztaisījis sirds revolūciju. Ja, sirds revolūcija ir galvenais. Pēc tam, lai viss pārējais nāk. Nu, lūk, tātad notiks, ka es izliešu savu garu pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pasludinās nākamās lietas. Jūsu vecie redzēs atklāsmes sapņos, bet jaunie redzēs parādības arī par kalpiem un kalponiem. Es izliešu tai pašās dienās savu garu. Protams, ir draudzes, kurām patīk šīs te pirmais pants, ja, bet viņi aizmirs kaut ko vienu svarīgāko, ka šī nodaļa, kas tur beidzās ar vārdiem, ka būs briesmīgas zīmes pie debesīm, pie saules un mēnesis, un tādā dienā izglābsies tas, kas piesaugs tā kunga vārdu. Nevis tas, kas sapņos sapņus, kas pasludinās nākamās lietas, bet tas, kas piesaugs tā kunga vārdu, tas tiks izglābts. Ja tas ir būtiski, ir jāsaprot, ka uzsvars, tur netiek likts šī nodaļā uz to, ka tauta kļūs kā pravieši, līdzīgi kā praviešiem. Jo būtībā šeit tiek pasludināts, ka nākotnē jūsu pēcnācēji būs kā pravieši. Jo pravieši pasludina nākamās lietas, pravieši redz sapņus, pravieši dzird Dievu runājam, kad Dievs uz viņiem runā attiecīgi. Tātad, ka viņi būs kā pravieši, bet galvenais ir, ka tādā dienā, kad tiesas diena nāks, kad izglābs sevi viens, kas piesaugs tā kunga vārdu. Un, protams, mēs arī zinām jau iepriekš, ka kunga vārds nav jāpiesauc automātiski. Tā kā es stāstīju, ka var mūsu Tēvs debesīs lūgt automātiski, un domāt par kaut ko citu, bet kas piesaugs tā kunga vārdu, domājot par to, ka tas kungs pie krusta nomira par maniem grēkiem. Viņš ir vienīgais man cerība uz manu glābšanu. Un nekā cita nav mana. Svētais gars tālāk arī darbojas Dieva pestīšanas plāna piepildīšanā. Un piepeši pēc vairākiem gadu simtiem, kad viņš pārstāja darboties, kad Izrēlā vairs nebija neviena pravieša, piepeši sākās. Nāca Dieva eņģelis pie jaunavas Marijas, un viņai sacīja: tu tapsi grūta savās miesās un dzemdēsi dēlu, un sauks viņa vārdu Jēzus. Tas būs liels, un viņu sauks par visaugstākā dēlu. Un Dievs tas kungs tam dos viņa tēva Dāvida troni. Viņš valdīs pār Jēkabu namu mūžīgi, un viņa valstībai nebūs gala. Dievs bija apsolījis Dāvidam, ka viena no viņa atvasēm sēdinās uz viņa troņa, un tas valdīs mūžīgi, nevis īslaicīgi, kā mēs to parasti cilvēki, jo Putins arī nevaldīs mūžīgi, un neviens no diktatoriem nevaldīs mūžīgi, tikai šī viena īpašā atvase. Tātad, un Jēkaba nams, tas ir arī sinonīms vārdam Izraels, jo Jēkabs ir vecāku dots vārds šim cilvēkam, un Izraels ir savukārt Dieva dots vārds šim vienam tai pašam cilvēkam. Tāpēc Bībelē Jēkabs un Izraels ir patiesībā sinonīmi. Jēkabs un Izraels ir sinonīmi. Un viņa valstībai tā tad nebūs gala. Tātad viņš sacīja jaunavai Marijai, ka viņa dzemdēs Kristu. Un starp citu, jaunava to arī saprata. Viņa neuzdod koriģējošus jautājumus par to, lai saprastu, ko tas nozīmē visaugstā dēls, ko nozīmē, ka viņa valstībai nebūs gala. Viņa ir mācīta sinagogas skolās, viņa ir dzirdējusi visu par šo apsolījumu. Viņai ir tikai lielais jautājums, kā tas var notikt, jo es esmu jaunava. Un laulība netaisos ne ar vienu pārkāpu. Protams, viņa zina par Sāru, ir dzirdējusi, un Ābrahāmu, ka 100 gadu vecumā viņam ir dzimis apsolījuma bērns. To viņa, protams, zina, un to viņa atcerās, bet ja vīra nav, kā tas varētu notikt, un tad eņģelis un saka viņai: Svētais gars nāks pār tevi, un visaugstākā spēks tevi apēnos, tāpēc tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva dēls. Tātad svētajam garam ir pestīšanas plānā ar ļoti svarīga lieta. Ieņemts no svētā gara, atcerēsimies šos vārdus ticības apliecībā. Ieņemts no svētā gara, piedzims no jaunavas Marijas. Lūk, tātad eņģelis pasludina, tas tā notiks. Un tāpēc, ka svētais gars ir Dievs, viņam nav nekādas problēmas, atkārtoju vēlreiz, radīt vienu chromosomu, vienu DNS spirāli nepieciešamo priekš Kristus miesas radīšanas. Dievam tas ir ļoti vienkārši. Atcerēties, viņš Ādamu radīja
uzreiz ar visu miesu veselu. Viņam nebija pat viena olšūna jātaisa, kas ir sīkums salīdzinot ar to, ka Ādamam vajadzēja uzreiz gatavu. Jau bišķiņu vieglāk, jo tur bija sānkauls attiecīgi, kā mēs sakām ar eBay, jā. Tur jau bija ģenētisks materiāls, bet, kā jūs saprotiet, jā, un vienu olšūni izveidot, kurā būtu Kristus miesa. Dievam mums nevajadzētu teikt, ka tas ir neiespējami. Materiālistiem liekas neiespējami, bet man liekas, materiālistiem būtu jāuztraucās par to, kā, ne no kā varēja kaut kas rasties. Jā. Ne no kā, atcerieties, ka mums stāstīja, ka viņi tiešām uzskata, ka ne no kā, absolūti ne no kā. Nevis no kaut kā, jā, kaut kā maziņa vai kaut kā liela, bet absolūti ne no kā. Manuprāt, tas ir daudzreiz briesmīgāk ticība vajadzīga. Tur vajadzīga tik stipra ticība savam materiālismam, vai arī tik ļoti liels naids pret Dievu, ka jātic tādām absurdām lietām ir. Jā, bet ja Dievs ir, tad visaugstākais spēks tev apānos, svētais gars nāks par tevi, tu ieņemsi dēlu un zemdēsi viņu, un tas būs svēts un tiks saukts par Dieva dēlu. Tas ir pilnīgi normāli, ja ir Dievs. Jāatcerieties, viņš visu visumu radīja ne no kā. Tikai sakot savu vārdu, un viss tapa. Tātad nesalīdzināsim Dievu ar mūsu cilvēkiem, domājot, ka tas, kas mums nav iespējams, Dievam nav iespējams. Lūk, viņš arī tātad darbojās tālāk, kad viņš parādīja to, ka Jēzus ir Kristus, kādā veidā, redzamā veidā, kā baloža izskatā nolaidās, un jūs redziet, šeit ir mums tāds ornaments, ko svētdienas skolas, droši vien skolotāji un bērni kopā visi, kas tur vēl droši vien visādi palīgi ir izveidojuši. Tātad par vasaras svētkiem. Un tur ir tāds baložas stilizēts attēls un uguns. Kāpēc? Tāpēc, ka balodis ir simbols tām svētā gara izpausmē, kad viņš nolaidās par Jēzu, lai parādītu, ka Jēzus ir Mesija, Kristus, ar Dieva garu apveltītais, Dieva sūtītais, un savukārt liesmas norāda to, ka šis pats gars arī nāca un nolaidās uz ticīgajiem, uz apustuļiem, uz citiem Jēzus mācekļiem, un arī redzamā veidā, tikai jau ar ugunsliesmām, un piepildīja Dieva apsolījumu, kuru mēs, protams, vēlāk arī redzēsim, kāds viņš ir. Un tas ir šie vārdi, kas ir moto. Es lūkšu Tēvu, un viņš jums dos citu aizstāvu, lai tas būtu pie jums mūžīgi patiesības garu, ko pasaule nevar saņemt, jo tā to nedz redz, nedz pazīst, bet jūs to pazīstat, jo tas pie jums paliek un būs jūsos. Tātad, redziet, būs jūsos ir apsolījums. Ja, kā notiks tāpat, kā Dievs ir apsolījis. Es izliešu savu garu pār visu miesu, pār kalpiem un kalponēm, jūsu bērniem. Lūk, un tas arī ir viens no tādiem zīmējumiem, ko es atradu internetā. Tas tā varēja būt apmēram tā arī izskatīties. Un, kad pienāca vasaras svētku diena, visi bija sanākuši kopā, pēkšņi no debesīm nāca šņākoņi, tā kā stipra vēja brāzma, un piepildīja visu namu, kur viņi sēdēja. Un viņiem parādījās it kā uguns mēlis, tās sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visus piepildīja svētais gars, un viņi sāk runāt svešās mēlēs, kā gars viņiem deva izrunāt. Mēlis nozīmē valoda, tātad svešās valodās sāk runāt, kā gars viņiem deva izrunāt. Tad kas ir šis svētais gars, par ko svētie raksti mums liecina? Un vispirms tātad svētais gars ir Dievs, tā ir Dieva, trīsvienīgā Dieva, tātad persona. Es speciāli neminēju šī gadījumā trešā persona. Viņa ir kā, tāpēc, ka šī persona ir mūžīga, viņa nevar būt trešā. Saprotiet, bet mums viņa atklājās kā trešā persona, jo vispirms mums atklājās Tēvs, tad mums atklājās Dēls, un tad mums atklājās svētais gars. Jā. Un tā kā, ja kāds jums saka trešā persona, tad aizmirstiet ar tādu domu, ka viņa mazāk svarīga ir. Dieva personas nav nekas mazāk svarīgs. Vienkārši Dievs tāds ir, un katra no viņa personām ir svarīga. Tas, ka viena ir izcelta, kā piemēram Dēls ir izcelts, tas ir tāpēc, ka tāds ir trīsvienības lēmums. Lai tā kā visi godā Tēvu, tā visi godātu Dēlu arī attiecīgi.
Un svētajam garam tur ir daudz darāms. Bet svētais gars mums tiek norādīts kā Dievs jau tādā vairākās vietās, bet šeit, ja mēs domājam par jauno darību, tad ir visvienkāršāk mums ir to izprast, tātad sākot ar kristību. Ja? Mēs tam kristām Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, ar to arī apzīmojot, ka ir viens vārds, bet ir trīs šīs personas - Tēva, Dēla un Svētā gara, tātad vārds, kuru mēs arī piesaucam tādā veidā: es tevi Kristu, Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Tātad, un būtu dīvaini domāt, ja Svētais gars, kas tiek piesaukts, ka viņš nebūtu Dievs. Tātad Tēvs būtu Dievs, Dēls būtu Dievs, bet Svētais gars nebūtu Dievs. Jā, tas būtu ļoti dīvaini. Apostļu darbu grāmatā mēs lasām, ka bija kāds vīrs vārdā Anaņa un viņas sieva Safīra. Viņa pārdeva savu īpašumu, jo draudzē bija tāda tradīcija izvēlējušies, ka visi jaunie kristieši, kas bija, vienkārši pārdeva savus īpašumus, salika kopējā kasē un tad dzīvoja komunā, sludināja Kristu, palīdzēja nabagiem, visādiem slimiem un tā tālāk. Tā bija tāda ļoti liela komūna attiecīgi. Viņa, teiksim tā, tās bija draudzes sākums viņiem, lai sludinātu Kristus vārdu. Viņiem būtībā nebija laika nodarboties savām laicīgajām lietām. Tad viņi izdomāja vienkārši visu pārdot. Nu, lūk, un saprotams, jā, ka daudzus aizrāva tas līdzi, bet daži to ar liekulību darīja. Un šī gadījumā šeit bija divi liekuļi. Kāda ģimene, Anaņa ar savu sievu Safīru. Jā, sieva pateica, nevajag visus atdot, paturēsim sev kādu daļu. Problēma jau ir tāda, ka ne jau to, ka viņi paturēja šo daļu, bet tas, ka viņi to slēpa, ka viņi meloja, un ka viņi izlikās, ka viņi ir tieši tādi paši kā citi, nesautīgi un tā tālāk. Un to viņam arī atzīmēja apostols Pēters un teica, kāpēc Sātans piepildīs tavu sirdi, ka tu meloji Svētajam garam un paturēji sev daļu tīru maksas, vai tas tavs būdams nevarēja tavs palikt, vai arī pārdots, tas nebija tavā rīcībā. Tad tev nebija obligāti tas jādara, tu visu varēji paturēt, tu no draudzes netiktu izmests ārā, tikai vienkārši tev nevajadzēja melot Dievam. Redziet, Dievs melus necieš, kāpēc jūs, kad es jums pieminēju, ka visi tie, kas melo, nonāks degošā sēra jūrā pēc savas nāves, tad jūs saprotiet, ka vai arī daudziem šķiet, ka tas ir kaut kāds sīkums, un esam pieraduši taču, vai ne, šo tad kaut ko izpušķot, un tā tālāk, kurš gan esam to darījuši kādreiz, vai ne. Bet Dievam melošana ļoti nepatīk. Viņš saka, ka tas ir Sātans piepilda sirdi. Kāpēc? Tāpēc, ka Sātans ir pēc savas būtības melu iesācējs. Viņu sauc Dievs par melu tēvu. Attiecīgi. Tātad, kāpēc Sātans piepildīja tavu sirdi, ka tu meloji Svētajam garam? Bet mūs, protams, interesē paralēlisms. Tu neesi melojis cilvēkiem, bet Dievam. Tātad melot Svētajam garam nozīmē melot Dievam attiecīgi. Jo kādi saka, kur tas rakstīts, ka Svētais gars ir Dievs? Vecajā derībā jūs jau to pamanījāt, ka tur ir diezgan skaidri, ka Svētais gars ir Dieva gars attiecīgi. Tātad viņš ir Dievs, bet šeit arī tas tiek arī tātad atšķirts. Jā, tātad tu neesi melojis cilvēkiem, bet Dievam. Svētais gars nav bezpersonisks, kā piemēram to Jehovas liecinieki grib iestāstīt, vai ir vēl kādi citi, kas netic Dieva trīsvienībai un runā, ka Svētais gars ir tāda Dieva izpausme. Dieva klātbūtnes izpausme, Dieva mīlestības izpausme un Dieva spēka izpausme. Tā nav patiesība, Svētais gars ir persona. Kā mēs zinām, ka tā ir persona, tāpēc, ka viņa ir personas iezīmes. Svētais gars runā, viņš pavēl, māca, vada un tiek apbēdināts. Tātad visas personas iezīmes. Kas var runāt? Runāt var tikai tas, kuram ir inteliģence, kurš māk sasaistīt vārdus kopā teikumos, loģiskos teikumos. Mācīt, tur jābūt vēl lielākai inteliģencei, jo visi nevar mācīt. Iespējams, kādreiz tā būs, ka visi mācīs un spēs to darīt, bet ne jau tagad, tas nav iespējams. Tātad māca vadīt. Vadīt tas nozīmē, ka jāzina ir patiesība, jo akls aklam ceļ rādītājs, esat dzirdējuši tādu izteicienu.
Jā, kad aklais rāda ceļam aklam, tā bija krīt bedrē, tā Jēzus stāstīja. Lūk, no turienes nāk šis aklais aklam ceļa rādītājs. Tātad vadīt un tiek apbēdināts, kas ir varbūt tikai personai, jo, ja kāds var teikt, ir iespējams taču arī kaut kādā veidā tur datoru iemācīt, izlikties, ka viņš ir persona, bet patiesas jūtas var būt tikai un vienīgi tam, kuram ir personība. Vēl Bībelē rakstīts, ka var apkaitināt un tā tālāk. Jā, tas ir arī tādas lietas, bet es tā vienkārši tātad apbēdināt ar svēto garu. Tātad svētais gars runā. Jēzus saka, jūs neesat tie, kas runā, bet svētais gars. Tad, kad jūs nodos un vedīs tiesas priekšā, tad jūs zināsiet, ko sacīt, jo Dieva gars runās caur jums. Svētais gars pavēl, svētais gars sacīja, tātad viņš runā un pavēl, nošķiriet man Barnabu un Saulu darbam, kādam es viņus esmu aicinājis. Interesanti, tas ir fakts, ka viņš saka, es viņam esmu aicinājis viņus, bet mums iepriekš tur rāda, ka šo apostuli Pāvilu, ja konkrēti viņu sauc vēl Sauls ebreju valodā, ka viņu aicināja Kristus un teica, ka es tevi sūtīšu, jā, attiecīgi pie pagāniem un pie ķēniņiem. Tātad svētais gars pavēl, viņš aizliedza Dievu vārdu Āzijā runāt. Viņš aizliedza Dievu vārdu. Ja svētais gars nav Dievs, jūs iedomājaties, kādas briesmu lietas notiek. Vai kāds eņģelis drīkst aizliegt runāt Dievu vārdu? Nē. Kas var aizliegt Dievu vārdu? Kam ir tiesības aizliegt Dievu vārdu runāt? Vienīgais tiesības aizliegt Dievu vārdu runāt ir pašam Dievam, kādam citam, kam vēl. Tie ir viņa vārdi, viņš var teikt runājiet, un viņš var teikt nerunājiet. Un tā ir noticis. Viņš praviešiem ir teicis, ej runā, un ir teicis, ka tu klusē un neko nesaki. Jā. Un pat saka, nelūdz par tautu, es neklausīšos, ko tu lūdz man. Dievs var to pavēlēt. Jā. Neviens eņģelis, neviens spēks, neviens cilvēks nevar aizliegt Dieva vārdu runāt. Tā, un viņš māca. Jā, viņš mācīs un atgādinās visu, ko es jums esmu sacījis. Jā, tā ir ļoti svarīgi. Jā. Un svētais gars arī vada. Visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Tas ir ļoti labi. Jā. Un, protams, ir aicinājums neapbēdināt Dieva svēto garu, ar ko jūs esat apzīmogoti izpirkšanas dienai. Svētais gars tātad atklāja Dieva gribu caur praviešiem. Tas ir ļoti svarīgi. Tagad es jūs visu laiku vedu pie tā, lai jūs saprastu, ka svētais gars liecina par Jēzu. Es tagad būvēju to ēku, to piramīdu, lai jūs nonāktu pie šī secinājuma un redzētu, kur viņš liecina un kā viņš to dara. Jā, lai jūs to saprastu. Jā. Tātad apustuļu darbu grāmatā ir rakstīts. Tātad Pāvils, tā ir pēdējā apustuļu darbu grāmatas nodaļa, pati pēdējā. Jūdi uzklausīja apustuļu Pāvilu sludināto par Jēzu Kristu, bet viņu starpā nebija vienprātības un viņi aizgāja. Tas nozīmē, viņi neticēja šai vēstī, ko apustulis Pāvils sludināja. Un tad viņš teica, svētais gars pareizi runājas caur pravietu Jesaju mūsu tēviem. Tātad viņš šeit norāda to, ka svētais gars izmantoja praviešus, ka viņš uzrunāja Dieva tautu. Protams, tur nekāda labie vārdi nebija, bet šeit es vispārinu. Tātad praviešus izmantoja Dievs, lai runātu uz tautu, runātu uz cilvēkiem. Un tāpēc mums ir arī svarīgi, ka praviešu grāmatas neuztvert viegli kā pasakas vai kaut kādu antīko laiku. Atcerēsimies, kristīgā ticība savā noslēgumā noslēdzās antīkos laikos un nevis viduslaikos. Ja kāds jums saka, ka mums ir viduslaiku ticība, tad pasmieties un pasakiet, esi atpalicis. Jēzus Kristus dzīvoja antīkajā periodā. Vienkārši parādiet, kas esat gudrāki bišķi par šiem viduslaiku tumsoņām un kritiķiem, tā saucamiem. Tātad tie ir antīki laiki. Protams, pravieši vēl pirms antīkajiem laikiem to darīja pats par sevi krietni ātrāk. Laikā no Mūzes, tātad 1400. gads,
Jā, Ābrahāms pirmais pravietis, un tā mēs varētu teikt līdz pat Jānim Kristītājam, tātad 1. gadsimtam, tā šī laika periodā caur dažādiem praviešiem Dievs runāja uz cilvēkiem. Svētais gars atklāja Dieva gribu caur šiem praviešiem, jā, un tā tad arī Apostuļu darbu grāmatā rakstīts, ka arī bija kristieši, kuriem arī Dievs deva iespēju pravietot. Cits uzdos jautājumu, vai mūsdienās arī kristieši var pravietot ne tādā veidā, kā tajos laikos. Un paskaidrošu, kāpēc. Tāpēc, ka tad, kad tagad kāds pravieto, jā, tad ir liels jautājums, vai tiešām Dieva gars caur viņu runā. Un var to noteikt, kā Dieva gars caur runā caur kādu cilvēku. Jānotiek ar visam, ko šis cilvēks saka, jāpiepildās ar. Ja nepiepildās viss, ko viņš saka, tad uzskat viņu par okultistu, vienalga ko, par zīlnieku, astrologu. Jo tie arī raksta, kaut kas tur piepildās, bet tur arī kaut kas arī nepiepildās. Bet ja Dievs runā, tad jāpiepildās ar visam. Ir neiespējams, ka Dievu varētu kāds apturēt viņa nākotnes nodomu piepildīšanā. Dievu vienkārši nevar apturēt, jo viņš ir visu varenais. Nav nekāda spēka. Nekāda spēka nav, nekāda Dieva absolūti, nekā nav, kas varētu viņu apturēt. Jā, atcerieties, mēs neticam šī universa Dievam, un kad paralēli universā būtu cits Dievs. Jā, mūsu Dievs ir absolūtais Dievs. Mēs neticam nekādiem paralēliem universiem, paralēliem dieviem, tautu dieviem, dieviņiem, pērkoniem, nu labi, ebrejiem tur ir viens, mums tur būs cits, jā, katrai tautai savs Dievs, lai ir un tā tālāk. Nē, tāda Dieva nav, ir tikai viens Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais gars. Vienkārši citu neeksistē. Ir elki, bet nav Dievi, jā. Un tāda pravietošana, jā, ir jāpārbauda kādā veidā, viņai jāpiepildās ir pilnīgi un burtiski, tas ir viens un otrs, jāuzdod jautājums, kāds tam ir sakars ar kristīgo ticību vispār? Nu tā. Vai tur ir kāds sakars? Man, piemēram, dzīvē nācās vienreiz pārbaudīt, kāda praviete no vienas draudzes teica, ka man ar sievu jābēgot esot uz Somiju, jo drīz nākšot uguns pār Latviju, nāksiet tiesa un tikai īsteni ticīgi izglābsieties šajā dieva ugunī, bet es esmu luterāņu mācītājs, nesot īsti ticīgais, un man ir iespēja uz Somiju, jo tur dieva uguns nenākšot. Un es, protams, savai sievai teicu, mēs paliksim šeit, jo ja mūsu ticība Kristum nav pietiekama, lai mūs pestītu un mēs nonāktu mūžīgajā dzīvībā, tad atvainojas nekas mūs neizglābs. Jo tas nav iespējami. Izglābt mūs var tikai Dieva dēls ar savu upuri. Nekas mūs bēgšana no Dieva uguns nevienu nevar izglābt. Izglābt tikai Jēzus Kristus. Un kā jūs noprotat? Vēl joprojām nekāda Dieva uguns nav kritus pār Latviju, un jūs nav iznīcinājusi, jā, nevienu, ne ticīgu, ne neticīgu, nevienu nav iznīcinājusi, ne mazticīgu, un mani arī nabaga luterāņu mācītāji neiznīcināja. Jā, tātad mēs šos praviešus stingri pārbaudām, un jāsaka, mēs esam atraduši visus viņus melojam, diemžēl, tāpēc mēs šiem moderniem praviešiem neusticamies pilnībā. Par visām lietām ievērojot apostūlis Pēters rakstu, ka rakstu pravietojums, raksti, kas ir raksti? Šeit ir domāti vecā derība, jo apostūļa Pētera dzīves laikā tāda grāmata kā jaunā derība nebija vēl izveidota. Bija apostūļu vēstules, bija kādi evaņģēliji uzrakstīti, bet viņi vēl neskaitījās tādā laikā svētie raksti. Tāpēc šeit runāts tiek par kādiem rakstiem, par tiem, kuriem jums citēja no pravieša Jesajas, no Mūzes grāmatām un tā tālāk. Lūk, tie ir šie pravieši. Tātad pravietis Mūzes, Ābrahāms, kas tur vēl mums nāk kādi pravieši. Dāvids, jā, ir pravietis, kas ķēniņš Dāvids šeit es domāju, jā, kas mums tur vēl tāds varētu būt. Jesaja, jā, Jeremija pravietis, un tālāk, kur jūs lasat Bībelēs. Daži domā, ka Dāvids ir liecināts Bībelē, ka viņš ir pravietis. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš sludināja Dieva vārdus, viņš dzirdēja Dievu, un Dievs caur viņu sludināja arī taiskaitā pat par Kristu. Jā. Tā kā ķēniņš Dāvids bija reizē arī pravietis.
Tas gan nenozīmē, ka viņš bija bezgrēcīgs un nevainīgs. Jālasa ir vairāk par viņu un redzētu, ka neviens cilvēks, lai cik viņš būtu Dievam pietuvināts, nav bez grēka. Tāpēc visiem ir vajadzīga pestīšana. Nu, lūk, tātad svētie raksti ir Dieva cilvēki runājuši svētā gara spēkā, un tāpēc rakstu pravietojumi nav patvaļīgi iztulkojumi. Viņus nedrīkst patvaļīgi interpretēt. Tas nozīmē, ka nevar atrasties cilvēks draudzē, kurš piepeš sāk tādas interpretācijas, ka visi wow! Un noelšās kaut kas jauns ir piepeši. Un to es parasti saku tā, ka ir mums tādi arī mācītāji, kuri dažkārt grib katru Ziemassvētkus un Lieldienas un Vasaras svētkus kaut ko jaunu pateikt, kaut ko jaunu nebijušu. Bet ziniet, ja jūs ieraugat draudzē, kur katru gadu mācītājs Ziemassvētkos kaut ko jaunu saka, ir iespējams jāmeklē jauna draudzene. Nopietni, es jums to nopietni saku. Ja kaut ko jaunu viņš grib pateikt Ziemassvētkos, kaut ko jaunu viņš pateiks Lieldienās, kaut ko jaunu Vasaras svētkos, un tas jauns kaut kas, tas ir diezgan bīstami. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš dzenās pēc kaut kādas sevis īpašas paaugstināšanas, ka viņš kaut ko nemitīgi jaunu atrod, un bieži vien tas ir pilnīgi maldi. Bieži vien tie ir pilnīgākie maldi. Tur ļoti ir jāuzmanās arī no šādām lietām. Nevar patvaļīgi interpretēt svētos rakstus. Piemēram, ko es dzirdēju, arī viens cilvēks lasa lekciju, tie ir jauki visas lietas, ja? Bet piepeši viņš uzraksta interesantu lietu. Dievs nebija atļāvis cilvēkiem ēst gaļu tikai pēc grēku plūdiem, bet viņš jau ēdenes dārzā atļāva ēst dzīvniekus. Un pamatojums, klausieties uzmanīgi, pamatojums. Tāpēc, ka tur rakstīts, valdiet pār putniem gaisā, pār visiem kustoņiem un zivīm jūrā un tā tālāk, jā. Valdiet pār visu zemi. Tas nozīmē, ka valdu, un tad drīkstu ēst. Tā ir patvaļīgi interpretēts. Kāpēc? Tāpēc, ka nākamajos pantos mēs lasām, ka augļus, kuriem ir savu sēkla, kas nobriedina, jā, un tā tālāk, tos būs cilvēkam par barību. Jūs saprotat, pilnīgi veģetāra barība. Dievs pat norāda, kā ir, jā, bet viens cilvēks paņem un interpretē, un galvenais, ka viņš daudz ko tur uzraksta skaistu un labu un pareizu, bet vienā vietā daudz kaut kas jauns ir. Un jautājums, kas jauns nākamajā reizē būs? Jā, nevar patvaļīgi interpretēt. Neviens nedrīkst patvaļīgi. Tāpēc ir ļoti svarīgi būt par Kristus mācekļiem, mācīties, saprast, ko svētie raksti saka, ko Dievs grib pateikt, kas ir svēto rakstu galvenā nozīme. Un mēs skatāmies, redziet, kas ir svētie raksti, kam ir domāti. Ka tu no jaunām, jeb mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai caur ticību Kristu Jēzu. Redziet, kas svētajos rakstos ir iekšā. Pestīšana, jā, un ticība uz Jēzu Kristu. Un, lai būtu ticība uz Jēzu Kristu, rakstos ir jābūt kam? Par Jēzu. Tajos laikos kādi bija raksti? Vecā derība. Tātad vecajā derībā ir jābūt par Jēzu iekšā, vai ne? Nu, loģiski, vai ne? Ja tajos laikos, kad jaunā derība vēl neeksistēja, tiek runāts par rakstiem, kurus jāzina no mazām dienām, lai iegūtu grēku piedošanu, lai iegūtu bērnu tiesības un tā tālāk, iegūtu jauno derību un caur ticību uz Jēzu, tad šajos svētajos rakstos ir jābūt par Jēzu obligāti iekšā un par to, kā var tikt izglābts. Tas ir loģiski, vai ne? Jūs saprotat, tā ir loģika, jā. Jo, ja tur nav tas iekšā, tad šīs Bībeles panti, ko tur apustuļi rakstīja, ir veltīgi. Jā, arī starp citu Jēzus tieši tāpat tad ir veltīgs, jo arī mēs Jēzus citātu izlasīsim. Jā. Tātad visi šie raksti ir Dieva iedvesti. Tātad Dievs, svētais gars, viņus ir iedvesis. Noderīgi mācībai, vainas piedarāšanai, labošanai, audzināšanai, taisnība. Ko nozīmē iedvest? Tas nozīmē, ka tās nav diktāti. Tātad nekad neņemiet tās grāmatas, kur tiek apgalvots, ka viņas ir diktētas. Tāds ir Korāns, piemēram. Jā, tā nav iedvesma, tā ir diktēta grāmata.
Tā vismaz viņš apgalvo. Šī gadījumā, ziniet, kāda milzīga problēma ir? Ja tā ir Dieva diktēta, tad mazākā pretruna apšauba visu grāmatu. Vai ne? Bet ja ir Dieva iedvesma, tad Dievs gan patiesību iedvež, bet katrs cilvēks, katrs autors to apraksta tā, kā viņš to redzējis ir. Kāds vai piemēram, kāds māceklis, evaņģēlija autors, redzēja, ka Jēzus kapā bija 2 eņģeļi. Bet kāds cits raksta, ka bija eņģelis, kas runāja uz viņiem, un mēs teiktu, kā var būt, tā ir pretruna un nav pretruna. Un kāpēc nav pretruna? Tāpēc, ka, ja tu esi tādā kapā, tur ir vairākas, tā ir tāda istaba ar tādiem kambariem, tad viens māceklis var vaicāt konkrētai dāmai, kas tur bija. Kas tur notika? Viņa saka, es redzēju, ka eņģelis runāja to un to. Un tās būs patiesība. Kāpēc? Tāpēc, ka es, piemēram, arī varu nostāties tādā rakursā, kad es jauno dāmu, kur grib man redzēt, es neredzu viņu. Jā, viņi grib man redzēt, ja, bet es viņu neredzu. Kāpēc? Lūk, ir 2 sievietes, bet es vienu neredzu. Un viņi parādās uz kādu brīdi, un tas pirmais ir galvenais runātājs. Es viņu neredzu, bet ja es stāvu šeit, šī pat tikai nedaudz sānis, es redzu 2 cilvēkus. Kaut gan viens runā, bet es redzu 2. Jūs saprotiet, tā nav pretruna. Kāpēc viņu nesaskaņo šīs liecības? Atbilde ir tāda, tāpēc, ka Kristus viņiem pavēlēja būt par lieciniekiem. Jūs zināt, kas ir liecinieks? Kas tikai to, ko redzējis un dzirdējis, un neko vairāk. Nevis, ko viņam citi pateikuši, bet ko viņš pats ir redzējis, ko viņš pats ir dzirdējis. Un ja viņam no apziņas ir izkritis, ka tur bija 2 ubagi, kā lai viņš raksta, ka tur bija 2, ja viņš atcerās vienu tikai, jūs saprotiet, jā? Liecinieks nedrīkst savu liecību kropļot, viņš viņu saka, kāda viņa ir. Svētais gars, kad iedvesmo, viņš iedvesmo. Ko viņš iedvesmo? Lai šie raksti būtu mums izmantojami, kā uzrādīt mūsu grēkus un darīt mūs gudrus pestīšanā ticībai. Tas ir svēto rakstu mērķis – atklāt Jēzu Kristu. Un liecinieki liecina tā, kā viņi to redzējuši un dzirdējuši, un nevis tā, kā viņiem to ir stāstījuši citi, jo tad šīs liecības nav ticamas. Kāds teiktu, bet mācītāji, bet kā tam mēs? Tieši tā, mēs neesam acu liecinieki. Tāpēc, ko mēs darām, mēs atstāstam acu liecinieku teikto. Un mēs sakam, Jānis raksta tā, Matejs raksta tā, Marks raksta tā. Attiecīgi. Tātad mēs atsaucamies uz citu liecību, bet mēs nesakam, ka es zinu un tā tālāk. Tāpēc man, piemēram, man arī, piemēram, dažas vietas ir mistēriskas. Kāpēc chronoloģija ir mainīta vietām? Un daudz mēģināju skaidrot, kāpēc ir. Ja būtu Matejs, es viņam pavaicātu, vai tu rakstīji chronoloģiski, vai tu rakstīji teoloģiski. Ko nozīmē chronoloģiski un teoloģiski? Chronoloģiski nozīmē, ka tu vienkārši sit pēc kārtas pulkstenis tikos, tad tas, nākamajā dienā tas un tas. Kā ir teoloģiski? Ja tu būvē, tā kā es šodien, tādu ēku teoloģijas, tādu mācības ēku, un pamazām pieved visu, un rekor ir, vai ne? Un tad chronoloģija tev neinteresē, jo es arī šeit chronoloģiju īpaši neievēroju. Jā. Kāpēc? Tāpēc, ka tas nav būtiski. Ja teoloģiski tas nozīmē, ka jāsaprot ir, kā Dieva gars darbojās, tad mēs to sastiķējam kopā, un viņš norāda uz Jēzu. Jā. Tas ir Dieva gara uzdevums. Viņš iedveš pravieši uzraksta svētos rakstus, lai nākamās paudzes varētu ieraudzīt, ka Kristus Jēzus ir šis apsolītais glābējs. Jā. Lūk, tas ir tas. Tātad svētais gars, atcerēsimies, iedvesa praviešus. Pravieši runāja, viņi vai viņu mācekļi, parasti tie bija mācekļi, pierakstīja to, ko viņi saka, izveidoja šos ruļļus rakstu, un viņš saka, tie tevi gudru dara pestīšanai caur ticību uz Jēzu Kristu, par kuru tā tad ir pasludināts šajos svētajos rakstos.
tāpēc, kad mēs sakam, Bībelē rakstīts, svētajos rakstos tas ir tāds. Tas ir, protams, mums tāds izteiciens, kas kristiešu vidū ir, bet tas nozīmē, ka tie ir Dieva vārdi, jo tie ir Dieva vārdi tāpēc, ka Dievs iedvesa savus vārdus praviešiem, kurus pēc tam pierakstīja citi, lai mēs uzzinātu to, ko Dievs ir runājis caur viņiem. Tāpēc mēs Bībeli saucam par Dieva vārdu. Tāpēc Bībele ir svarīga, tāpēc arī svarīgi ir lasīt viņu, klausīties, ja nevar lasīt. Ja tev nebūs acu gaismas, iegādājies audio Bībeli. Ja paliek švakari dzirdi, sāc mācīties no galvas. Vismaz svarīgākās Bībeles vietas, es šeit runāju par to, ka vecumā nonāks. Sāc mācīties no galvas un pēc tam staigā apkārt savā acu tumsā un meditē par Dieva vārdu, ko esi iemācījies. Jo tas ir viss, būs ļoti svarīgi. Nu, lūk, Svētais gars ir arī patiesības avots, tātad svētie raksti ir arī patiesības avots. Patiesības garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc, ka to neredz un nepazīst, protams, jo viņi ir naidā ir ar Dievu, bet jūs, mani mācekļi, viņš saka, to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums, jā, un mājos jūsos. Un tā, kā mēs sapratām, kas sabūvē to teoloģijas ēku, ja svētais gars iedvesmo praviešus, jā, runā Dieva vēsti, un svēto rakstu ir satura Dieva praviešos vārdus, ko Dievs gribēs nodot visiem cilvēkiem, un tur ir par Kristu. Tātad, ko dara svētais gars? Viņš viņus aizved cilvēks līdz Kristum. Tādā veidā viņš viņus aizved. Jā. Un kā tas notiek? Tas notiek pirmajām kārtām to, kad svētais gars rada mūsos grēka apziņu. Kamēr es neklausījos Dieva vārdus, es nezināju, ka esmu grēcīgs. Kāpēc? Tāpēc, ka es biju tīri normāls puisis. Es biju tīri normāls puisis patiesībā priekš visiem tiem apstākļiem. Es nebiju laulības pārkāpējs. Man nekad nebija neviena meitene, jo es tajos laikos biju domāju, precēties vajag. Un tā tikai man nebija tādas domas, iet un atrast kādu, ar kuru pārgulēt. Tur armijā smējās, tev nav nevienas meitenes. Es saku, man nav nevienas meitenes, bet redz, 3 gadus es mierīgi nokūkošu, jā, un man nav jāuztraucās, ko mana meitene darīs, bet jūsējās jūs ticamāk pametīs. Un tā arī bija pēc dažiem mēnešiem, jo parasti armijas sākumā visi iepazīstās, jā, pasmējās viens par otru, iznaro. Jau pēc dažiem mēnešiem viņiem visiem atnāca vēstules, tas ir par ilgi 3 gadi. Es jau pateicu, kāpēc par ilgi, es viņiem paskaidroju, tāpēc, ka jums bija seks, un viņai ir par ilgu. Nebūtu nekādas problēmas. Parasti būtu problēma, kāpēc tu atgrieztos mājās un tu paskatītos uz viņu citām acīm. Un viņi paskatītos uz tevi un arī citām acīm un teiktu, ir jāšķirās droši vien. Un tas būtu baigi forši, kāpēc? Nekas nav sabojāts. Vienkārši dzīves ceļi pašķīrās bez problēmām. Nav bērnu, nav pieredzes. Nekas atmiņā nepaliek karājoties, jūs zināt, tāpat kā jūs sāk apmeklēt iesvētību mācības, un tad es uzzināju, kāds es esmu. Jo es jau uzskatīju, ka tikai darbos izdarītais ir kaut kas slikts, jā, bet to, kas grožās manā dūlajā galvaņā, jā, ar to viss kārtībā ir, jā. Bet patiesībā dūlā galvaņā daudz kas slikts grožās riņķī. Tāda grēka apziņa deva bauslību. Jēzus saka, aizstāvis, tātad svētais gars, tas ir viens no viņa sinonīmiem. Ja? Ja aizstāvis nenāk pie jums, bet aizgājis, es to sūtīšu pie jums, viņš nāks un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Tātad es, protams, piederēju šai neticīgajai pasaulē, un caur savu vārdu viņš man lika izprast manu grēku, ja, lika izprast manu netaisnību un Dieva taisnību, un, protams, arī to ticības apliecības locekli atnāc tiesāt dzīvus un mirušus. Es priekš sāku saprast, ka nav tikai vienkārši, ka cilvēks nomirst, viņš nebija labs cilvēks, nomira Dievs viņu, kā saka, nepaņems debesīs, ja, un tā tālāk. Izrādās vēl būs Dieva tiesa, ja, un tur arī tas bija ļoti nepatīkama atklāsme, protams, vai ne? Ka izrādās, ka Dievs mani gatavojās tiesāt. Un tātad svētie raksti atklāja mums Dieva likumus, kas dod šo grēka apziņu.
Vēstulē Romiešu draudzē 3. nodaļā viņa priekšā neviens cilvēks ar bauslības darbiem attaisnots netiks, jo caur bauslību nāk apziņa par grēku. Tātad baušļi mums ir jāzina, protams, ļoti labi. Tas ir ļoti svarīgi, jo nav labi grēkot apzināti. Tas ļoti slikti beigsies. Pietiek ar mūsu neapzinātiem grēkiem. Bet ir ļoti svarīgi zināt bauslību, lai mums parādītu, nav neviena cilvēka, kas nebūtu grēkojis. Bet ir tā, kā rakstīts, visi ir grēkojuši, visiem trūks dievišķās godības, visiem vajadzīga ir grēka piedošana. Un tad otrais, ko dara Svētais Gars, kad devis ir grēka apziņa, viņš arī mums dod arī Kristus atziņu. Tas nozīmē, ka dod mums iepazīt Kristu. Iepazīt Kristu. Un tā Jēzus pats saka, aizstāvis Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Kad Jēzus runāja par Svēto Garu, viņš nerunāja par to, ka Svētais Gars jums dos pravietošanu, redzējumus, sapņus, jaunas valodas, nākotni varēsiet zināt, jums būsiet jutīsies spēcīgi un enerģētiski, jums viss labi izdosies. Pirmais, ko viņš saka par Svēto Garu, ir par to, ka viņš jūs mācīs, ka viņš atgādinās visu, ko es jums esmu mācījis. Nevis kāds cits, bet ko es jums esmu mācījis. Ļoti būtiski, tā, kad visa uzmanība pievērsta ir uz Kristu, Svētajam Garam. Kad atnāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu no Tēva, patiesības gars, kas iziet no Tēva, tas dos liecību par mani. Tātad Svētais Gars būs tas, kas ļaus ieraudzīt šīs vecajās derības praviešu grāmatās, ieraudzīt Kristu. Un vēl vairāk viņš dos ne tikai to liecību, to redzamo, jo daudzi Jēzus pretinieki lasīja svētos rakstus, viņiem bija rakstu ruļļi, un viņi saprata, ka kaut kas nav kārtībā ar šo Jēzu, ka viņš ir pārāk līdzīgs tam, ko Bībele sauc par Kristu. Un tad, kad Jēzus augšām cēla savu draugu Lācaru neilgu laiku pirms viņa krusta nāves, tad priesteri, kas visu to redzēja un zināja, kas ļoti labi saprata, ko tas nozīmē, viņi teica tā, ka šis Jēzus dara pārāk daudz nozīmīgus brīnumus. Nozīmīgs brīnums tas nozīmē, kas liecina, ka viņš ir Kristus. Viņš mums ir jānonāvē, viņš saka. Jo labāk, lai viens cilvēks mirst, nekā visa tauta. Jūs varat iedomāties, cilvēks sāk saprast, ka notiek kaut kas nelāks, un ka varētu no Dieva norauties, bet viņi vienalga izdomā, ka vajadzētu nonāvēt tomēr. Tas nozīmē, ka viņi gan lasīja svētos rakstus, bet Svētais Gars, kas deva liecību viņiem, viņi to nepieņēma. Redziet, mēs varam Svētā Gara liecību arī nepieņemt. Bet es domāju, ka Jēzus dzīves laikā šī liecība bija ļoti stingra liecība, ļoti stingra liecība. Tur cilvēki pat nāca skatīties uz šo augšām celto cilvēku, lai redzētu, un ka viņi bija viņu sastapuši un redzējuši, tad viņi sāka Jēzum ticēt, bet diemžēl pārāk maz vienalga ticēja. Kad nāks viņš patiesības gars, tātad Svētais Gars ir patiesības autors, viņš vadīs jūs visā patiesībā, viņš nerunās no sevis, bet runās to, ko dzirdēs, pasludinās jums visu, kas nāks, viņš pagodinās mani, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums pasludinās. Tad mēs redzam arī Svētā Gara darbības centrā ir tieši tas, ko apostuls Pāvils skaidroja, ka jūs būtu gudri saņemot šo Dieva pestīšanu caur Jēzu Kristu, caur ticību uz viņu. Un Jēzus pats to arī saka, Svētais Gars to darīs, viņš par mani jums liecinās. Kā tas notiek? Viņš notiek divējādā veidā. Ārēji tas notiek caur šo vārdu, ko Kristus sludina no Kristus vārdiem, un iekšēji tas notiek, ka Dieva Gars, kur jūs patiesībā nemanat, un nekādas tirpas un nekādu siltumu izjūtas nevajag piedēvēt Svētajam Garam. Viņš ir tikpat nemanāms kā Dievs. Jūs visu mūžu dzīvojāt viņu nemanīdami, bet viņš ir tepat visur. Viņš absolūti visur ir. Un mēs viņu nemanām. Un nekādas mūsu ķermeniskas izjūtas nenozīmē, ka tur ir Dieva Gars. Dieva Gars ir tur, kur tiek sludināts Kristus Jēzus. Tur, kur ir viņa vārdi, tur ir Dieva Gars. Kāpēc? Tāpēc, ka šai ārējai liecībai, kas ir vai nu tu lasi no svētiem rakstiem,
Vai nu tu klausies, ko tev māca Dieva cilvēki, Jēzus mācekļi, vai arī klausies, kas tiek sludināts, jā, vienkārši attaisi savas ausis, jā, tad svētais gars darbojās iekšēji. Kāpēc? Tāpēc, ka tu un es esam grēcinieki. Mēs Dievam pretojamies. Un jo vairāk uz mums spiež, jo mēs sākam vairāk pretoties. Tā lielā svētā gara meistarība ir mūsu dvēseles iespiest Dieva valstībā, tā, lai mēs pateiktu, es ticēju, es Dievu atradu. Saprotiet, jā? Ideja nav, ka tu vari atrast Dievu. Ideja ir tā, ka Dievs dara tā, lai tu domātu, ka Dievs ar tevi atradis. Lai tu viņu brīvprātīgi pieņemtu, nevis piespiedu kārtā. Ja būs piespiedu kārtā, neiet cauri. Jā, tā nav. Tātad, jā, Dievs māk pārliecināt, Dievs zina, kā pārliecināt, bet ir cilvēki, kuri negrib būt pārliecināti absolūti. Un viņi pasaka, ka viņi neko nepieņems no Dieva, vienalga, kas tas būtu, neko nepieņems. Un vēl vairāk, kā Nīča rakstīja, ja man Dievs prasītu atbildību, tad es teiktu, Dievs, tu pietiekam daudz man neatklājies. Tu pats esi vainīgs. Jā, attiecīgi. Kaut gan no otras puses viņi ir saka, kā Dievs tu man neatklājies, ja es iepriekš teicu, ka vienalga, ko man stāstīs, man nekādi pierādījumi nepārliecinās. Jābūt ir godīgam, ja tu saki, ka tev nekas nepārliecinās, tad nebrīnies, ka Dievs tev prasa atbildību atbilstoši tiesas dienā. Nu, lūk, tātad svētais gars caur rakstiem un caur šo evaņģēliju, caur Jēzus dzīvi, caur viņu mācību, tātad liecina, jā, ka Jēzus Kristus ir šis pestītājs, šis izpircējs. Tātad Kristū jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un viņā jūs ticēdam šim evaņģēlijam, esat apzīmogot ar apsolīto svēto garu. Tad ievērosim, lai svētais gars būtu pār mums, kā rakstīts praviešu grāmatā, jā, ir viens rekvizīts vajadzīgs, jā, ka jātic šim evaņģēlijam ir. Un tas ir tas pats grūtākais – mainīt pasaules uzskatu. Tas ir tikai Dievam iespējams. Tas nav cilvēkam ir neiespējams. Es varu mainīt uz visām muļķībām pasaules uzskata noteikti. To es varu izdarīt. Bet mainīt uz to, kā Dievs redz šo pasauli, to es pats no sevis nevaru izdarīt. Tur nepieciešams ir Dievs. Nu, lūk. Tālāk Jēzus pats saka, ja jūs ticētu Mūzum, tātad pravietim Mūzum, kurš par mani rakstīja, jūs ticētu ar mani, jo par mani viņš ir rakstījis. Bet ja jūs neticat viņa rakstiem, kā jūs man ticēsiet? Tātad viņš pārmet viņiem nevis, ka jūs nezināt, kas ir rakstos rakstīts, bet ka jūs negribat ticēt tam, kas par mani rakstīts tajos ir. Jā, tā ir tā svarīgā lieta. Jo farizēji un citu rakstu mācītāji redzēja, ka Jēzus dara. Viņi dzirdēja viņa mācību, bet viņi negribēja ticēt, kam? Tieši tam, kas rakstīts ir Mūzes grāmatās un citās praviešu grāmatās, kas apraksta, kāds ir pestītājs, kāds ir Kristus. Un ja jūs tam negribat ticēt, tāpēc jūs arī neticat, kad es tas esmu. Ja jūs tam ticētu, jums nāktos man ticēt. Tas ir kā atnāk, tev ir tur ugunsgrēks dzīvoklī, bet tu baidies no zagļiem. Nāk ugunsdzēsējs formas tērpā. Saka, tūk, ugunsdzēsēji, jums tur, saka, nē, parādiet savu apliecību, parāda. Nē, es neticu, parādiet tuvāk zīmoks vai pareizs. Nē, man jāpārbauda internetā ir. Nē, es tomēr nespēju jums noticēt. Protams, tik absurdi mēs nedarām, es tikai pastāstīju par piemēru, kā rakstu mācītāji interpretēja to, ko viņi redz Jēzus dzīvē, viņa mācībā un viņa varenajos darbos. Tā ir viņa interpretācija. Vienalga, ko mēs redzam, prom. Beigās viņi par Belcebula virsnieku apsūdzēja, ka viņš ir viens no Belcebula ļaunā gara darboņiem. Un tad Jēzus teica, tad ar jums ir cauri galīgi. Jā, tu vari teikt, es neticu, bet pateikt, ka pilnīgi pretējs, ka tu esi pieder ļauniem ienaidniekam, un tas jau ir galīgi, jā. Nu, lūk, tātad, ko liecina svētie raksti? Tātad, Dieva taisnība
ir ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic, tur nav nekādas atšķirības. 185. dziesma tā. Kungs radītāj, tu Tēvs, kas debesīs, un zemi mīlestībā radījis. Tu izveidojis visu radību, un galā cilvēku sev līdzīgu, un galā cilvēku sev līdzīgu. Kungs pestītāj, no debesīm tu nāc, lai cilvēks tiek no nāves varas glābts. Tu mirsti nesdams grēku parādu, tu augšām cēlies un dod dzīvību. Tu augšām cēlies un dod dzīvību. Kungs svētais gars, tu ticīgajiem spēks, tu palīgs aizstāvīs, kad uzbrūk grēks. Tu bagātīgi dotiem dāvanas un uzturi pie īstas ticības. Un uzturi pie īstas ticības. Tu trīsvienība visu svētākā, tev godu pienes tava baznīca. Tu mūsu Dievs, tu glābējs aizstāvīs, tu saviem ļaudīm atver debesīs. Tu saviem ļaudīm atver debesīs. Lūksim, debesu Tēvs, mēs Tev lūdzamies ar vienu sūti svēto garu, lai viņš mums liecina par Jēzu, par viņa dārgo pestīšanu, ko viņš pats ar savām asinīm, ar savu svēto dzīvību un savu miršanu pie krusta Golgātā ir nopelnījis visu mūsu labā, lai mēs dzīvotu caur viņu un piederētu Tev caur viņu un caur viņu arī nonākt Tavā valstībā. Mēs Tev lūdzamies, svētais gars, vadi savus ļaudis, un tiem, kas ir ticības ceļā vēl sākumā, vadi viņus arī šī ceļā. Izglāb šīs dvēseles no šīs pasaules, no grēka un no vēlna varas. Ieved Tēva gaismas valstībā. Palīdz, lai iepazīstu Jēzu. Iepazīst kā patiesu Dievu un patiesu cilvēku. Kā mūsu grēku izpircēju, mūsu labo ganu, mūsu kungu un mūsu glābēju. Paldies Tev, Jēzu, par krusta nāvi. Paldies Tev par to, ka Tu par mums ar vienu aizlūdz arī tagad. Arī tagad, kad krītam grēkā, Tu esi mūs aizstāvis Tēva priekšā. Tu nemitīgi izpildi savu uzdevumu. Mēs lūdzamies sūti svēto garu, lai šajā ticībā mēs pastāvētu, lai nenomaldītos. Lai ticība būtu īsta un dzīva. Lai arī augļi, ticības augļi ienāktos mūsu dzīvē. Lai tā būtu dievišķa mīlestība un miers un lēnprātība un labprātība, uzticamība, atturība un pacietība. Lai visi šie augļi arī mums ticīgiem būtu, tie izpaustos arī mūsu vidū. Un ka mēs arī varētu būt arī Kristus liecinieki tiem, kurus Tu esi lēmis un aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismas valstībā. Ka Tu sūti savu draudzi,
lai tā liecina par Kristu un par tavu lielo mīlestību caur Jēzu. Un uzklausi, kad mēs tev lūdzamies viņa vārdā, visi tā kopā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.